Vakar bija vēsturiska diena akciju tirgū. Vienā dienā indeksi pieauga pa 9 līdz 12%. Un tas esot S&P 4. lielākais vienas dienas leciets visā vēsturē. Bet, ja skatās tirgus kapitalizāciju absolūtos summās dolāros, tad it kā esot laikam pats lielākais. Kāpēc tas notika? Ir, ka Trumps paziņoja, ka paliek 10% tarifs visai pasaulē, izņemot Ķīnu uz 90 dienām, kamēr notiek šīs daudzās sarunas ar daudzajām valstīm. Bet Ķīnai tarifu palielinājusi 125%. Pieņemu, Trumps un viņa draudziņi labi nopelnīja uz šo tirgus manipulāciju. Is this market manipulation? Tas gan Amerikā nav jaunums, kad kongresa cilvēki piepelnās. Arī pie Baidena bija Nancy Pelosi un citi kongresmeni, kas pirka ļoti īpašos brīžos akcijas. Interesanti bija tas, ka Donalds Trumps tur kaut kādu īsu brīdi savā Truth Social platformā iepostē "It's time to buy", laiks pirkt. Tad jau, ja būtu klausījuši, visi varēja labi nopelnīt. Ir interesanti, kad Bills Akmans postēja par šo 90 dienu pauzi pirms pāris dienām, tā kā ideju, kā vajadzētu darīt. Un tas kaut kā tika interpretēts kā ziņas, ka tas ir noticis, ka tirgi parāva uz augšu apmēram 5%, bet tad pateica, ka tas ir fake news. Un man liekas, ka Bills Akmans ir Trumpa komandā, un viņi notestēja pirms pāris dienām, kas varētu notikt ar akciju tirgu, un tagad palaida reālo un labi nopelnīja. Because I always made a lot of money in bad markets. I love bad markets. You can do very well in a bad market. Jautājums daudziem droši vien ir, ko darīt tālāk, ja? Jo atceraties, kad tomēr paliek tie 10% tarifi, kādi nebija pirms mēneša, ja? Un pret Ķīnu ir pat lielāks 125% tarifs, un Ķīna pretī liek savus 84%, un ir diezgan liela sadarbība Amerikai ar Ķīnu. Daudzi Amerikas uzņēmumi pērk visādus tur izējumateriālus no Ķīnas, un tas tā nepaliks nepamanīts. Tagad svarīgākais, manuprāt, manis iepriekš minētais S&P līmenis 4850 noturējās, un tagad, kad indeks uzleca pa tiem 10%, daudzi koš sev elkonī, ka viņi izlaida, ka viņi nepaspēja. Bija pat tādi nabadziņi, kas nodeva pašā apakšā un tur vispār pārdzīvo. Tāpēc es domāju, ka tagad jebkuru dipu cilvēki pirks. Man tā liekas, ja vien nenotiek kaut kāda kataklizma, protams, ar Trumpu, bet man liekas, ka tas dibens tāds arī būs, un iespējams, ka tik zemu pat neaizies. Cilvēki šobrīd, man liekas, pirks. Un tagad tas pats Bill Akmans un citi slavē Trumpu, the art of the deal, kāds viņš ir malacis, bet viņš tak visu salaida grīstē un saprata, ka ir sūdi, kad viņa tarifi ir nepanesami uzņēmumiem, un visi nāca droši vien un raudāja amerikāņu ražotāji, un nekas jau īsti nav atrisināts. Ja? Tarifi ir uzlikti šie 10%, kādi pirms mēneša vēl nebija. Tātad inflācija Amerikā augs, parāds un valsts tēriņi nav krities, parāda izmaksas kritušās varbūt ir absolūti nebūtiski maz. Ir valstis, kas kā Ķīna, Kanāda un citas, kas turpina pārdot parādzīmes. Nekas vēl īsti nav atrisinājies, tāpēc es nedomāju, ka tagad jāskrien un jāpērk tās akcijas. Tagad ir jāpavēro